Mani sauc Vita, man ir 31 gads, man ir divas brīnišķīgas meitas. Pēc izglītības es esmu speciālists policijas darbā, pēc profesijas es esmu diplomēta fitnesa trenere, kā arī es esmu startējošā atlēte bodybuildingā NPC федерация. Наши взаимоотношения с мамой – это мой отдельный повод для гордости. Мы прошли путь к абсолютному принятию и взаимоуважению. Мы уважаем личные границы друг друга, но в то же время знаем, что в любую секунду мы рядышком. И, Согласна. наверное, это уже не только отношения как мама и дочка, это взаимоотношения двух взрослых людей, основанные на дружбе, на принятии, да? Да. Я очень люблю свою дочь. Она мать двоих детей, замечательных, моих внучек. Она занимается спортом. Режим тренировок и сложное питание требуют огромной силы воли. Я хочу выделить ее качество целеустремленность. Это через страх и через труд идти к успеху. Благородство. Она очень хорошо отзывается о соперницах. Гармония. Это сильный спорт в сочетании с женственной грацией. Девочки все талантливые, но как мать, всем сердцем и душой, конечно, я верю в успех своей дочери. И, конечно, считаю, что она заслуживает короны. Man mātes loma ir kā darbs ar mālu. Dienu pēc dienas tu veido, virpo, un tikai pēc kāda laika pamani, kā meitenēs uzplaukst tas, ko tu esi ieguldījis. Redzēt, kā viņas atveras, viņu mīlestību, siltumu. Man tā ir vislielākā vērtība – gatavot pasaulē divas jaunas personas. Девчонки, мама какая? Наша мама добрая, умная, сильная и решительная. Наша мама добрая, веселая и вежливая. Reizēm man nepamet doma, ka mēs varētu būt kolēģis, bet dzīve izlēma citādāk. Marina sargā likumu, bet es izvēlējos sievišķās izaugsmes un trenera ceļu. Neskatoties uz to, ka Marinai ir tik nopietna profesija, viņa ir ļoti enerģiska, aizrautīga sieviete. Es viņu par to dievinu un ļoti uzlādējos no viņas dzīves prieka. Es gan esmu pateicīga liktenim, ka satiku Vitu, jo viņa ir tik mērķtiecīgs cilvēks, tik disciplinēts, un tas mani arī iedvesmo, un es no viņas arī ļoti mācos. Un es domāju, ka mēs vienā otru mācām būt labākām, un es tiešām par viņas sasniegumiem lepojos kā par savējiem. Mūsu draudzība apliecina, ka sievietei nav konkurenta, bet gan droša aizmugure. Man vīrietī vissvarīgākās īpašības ir stiprs raksturs, uzticamība un mīļums. Es esmu laimīga, ka Kasparā tas viss apvienojās. Tieši tāpēc mūsu attiecības ir tik siltas un harmoniskas. Viņš ir mans vislielākais miers un atbalsts. Tad Vitā es novērtēju tādu savā ziņā tādu tiekšanos uz mērķiem, kas nav raksturīgi visiem, varu teikt, un visām. Vitā ir ļoti daudz tādas pozitīvas īpašības, kas man savukārt arī nodara manā dzīvē un manā biznesā un mūsu dzīvē. Un tas ir sports, tā ir pareiza pārtika. Kā redzat, pārtika mums viss ir kārtībā, bez būciņām. Es mēģinu dažreiz tās būciņas tur kaut kur dabūt. Protams, patīk sievišķība. Vita ir ļoti sievišķīga sieviete, un viņa visu prot. Tas, kas saistās ar sievišķību. Ne tikai pārtiku, bet arī sievišķību. Nu jā, tas man ir noteikti, jā. Arī tas, jā, noteikti. Es vēlos pateikties visiem, kas atbalsta mani šajā ceļa posmā, un tiekamies 25. aprīlī Daugavpils kultūras namā.